ēters ir te. Labvakar! Atņemt izdienas pensijas nebūtu godīgi. Reaģējot uz valdības plāniem par izmaiņām, arotbiedrības gatavas cīņai. Tik skaisti izskatās. Bez lielām cerībām Eiropas Savienība domā, kā veidot attiecības ar Ķīnu, kas pēdējā laikā pasliktinājušās. Aplūdušas ielas, mājas, kūtas un aploki, kas notiek vietās, kur bijušas spēcīgākās lietavas. Padarīt Baltijas jūru drošāku un arī trenēties. Reportāža no ūdenslīdēju mācībā Liepājā. Un kuras ir šogad labākās un skaistākās bērnu grāmatas un cik viegli žūrijai bija izvēlēties? Aglonas baznīca. Brīvas piemineklis un Latvijas karogs. Labvakar, Anda, sveika, Anda. Labvakar. Īsti vasarīga gan ar lietu, gan sauli bijusi šī ceturtdiena. Jau tūlīt panorāmas pusstundā vēstīsim plašāk par dienas notikumiem. Labvakar. Labvakar. Valdība aprēķinājusi, kāds būs budžeta ietaupījums pārskatot ikdienas pensiju sistēmu, taču arotbiedrības protestē, lai viņu darbinieki arī nākotnē varētu doties pensijā agrāk un saņemtu tikpat daudz, cik tagad, gatavs pat tiesāties. Arotbiedrība namā diskusija ar valsts kancelēju šodien ritēja augstos mediķu, kultūras un iekšlietu darbinieku pārstāvjiem uzsverot, cenšoties šādi taupīt, nozares tiek pazemotas. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Cik bieži tev sanāk sēdēt pie mikrofoniem? Kamēr sākumā atmosfēra pozitīva, tad sākot pētīt piedāvātās izmaiņas izdienas stāža gadiem un izdienas vecumam, smaidi pazūd. Piedāvāts, ka militāru personām izdienas vecums no 45 gadiem tiktu pacelts līdz 50. Arī jānostrādā profesijā nevis 15 gadi, bet vismaz 20. Izmaiņas arī priekš iekšlietu ministrijas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, tiesnešiem, prokuroriem, diplomātiem, valsts drošības dienestu amatpersonām un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem. Mediķiem. Sveiciens mediķiem. 2016. gadā tika lēmts, ka izdienas pensijas pienākās. Kultūras darbinieki arī neapmierināti. Viņiem gan stāžu, gan vecuma slieksni vēlas pacelt. Viņi izceļ, ka piešķirot izdienas pensijas, iemesli un pamatojumi tika vērtāti. Es varu teikt vienīgi Raiņa vārdiem, kas saka, vai tad maize vien no svara, ja? Nav tā gluži, ja? Mēs tu pat redzējām teju svētkus, bet tieši tā, jā. Dziesmu svētkus un tā tālāk. Kā tad tas viss attieksies uz visu šo, ar ko mēs lepojamies? Visvairāk skartā varētu būt iekšlietu nozare. Tie ir ugunsdzēsēji, policisti, robežsargi. Tās arotbiedrības pārstāvs ierosinājums sauc par absurdiem. Jau tagad visur ir kadru trūkums. Izdienas pensija ir kā profesijas plusiņš, kas pārliecina daļu sākt dienestu. Arotbiedrībā uzsver, ka šis plusiņš tāpat nemaz nav tik liels. Tad, kad darbinieks aiziet projām izdienā ar veselības problēmām, tad viņa pensija izdienas ir 40% no viņa algas, kas ir tuvu kaut kādiem 600 eiro mēnesī. Arotbiedrības sacīto uzmanīgi klausījās valsts kancelējas pārstāvs, kurš sagatavoja izmaiņu plānu. Viņu arī pieaicina pie galda, un tad diskusijas pāriet augstākos toņos. Diemžēl šeit daži klātesošie runāja nepatiesības. Tie dati ir viņi diezgan skarbi. Jā, mēs esam nosūtījuši arī jums visiem šos datus. Viņi diezgan skarbi un parāda, cik šī izdienas pensijas sistēma ir netaisnīga pret pārējiem vecuma pensiju saņēmējiem. Es domāju, tā nav pirmā lieta, kad mēs ejam Satversmes tiesu. Tā, uz panorāmas jautājumu ir Līgai, jo Nedvīnam ir atbildi, un es griežu mikrofonus. Kad ir pandēmija, kuri pirmie gāja? Tieši tā. Tie bija glābēji, tie bija mediķi. Jā, vai ne? Jā. Tie, kas visvairāk bet tieši tā, jā. Kārtībā jābūt. Jā. Kājās aplaudēt bija forši, vai ne? Iekšlietu nozares darbinieku pārstāvis sola tiesāties. Tāpat kā reiz tas bija jādara, kad vēlējās policistiem un ugunsdzēsējiem nemaksāt papildus par darbu svētku. Bet tieši tā. Ja šogad izdienas pensijām no budžeta jātērē 135 miljonu eiro, tad 2030. Sveiciens neatliekamajai palīdzībai un ugunsdzēsējiem. Uz to kultūras, mediķu, iekšlietu darbinieku pārstāvjiem tikai viena atbilde, lai ietaupījums meklē citur. Dāvids Frēdenfelds, Kaspars Markus un Otto Ailts, Latvijas televīzija.
Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības pēdējos gados kļuvušas arvien saspringtākas. Arī uz tikko notikušo ļoti īso Eiropas Savienības Ķīnas samitu Pekinā netika liktas lielas cerības attiecību normalizēšanā. Esam sasnieguši lūzuma punktu. Tā samitā izteicās Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Un šobrīd esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Briselē. Sveiki, Ilze, labvakar! Attiecības Ķīnai un Eiropai ir ļoti svarīgas gan ģeopolitiskā, gan ekonomiskā ziņā, bet progresa tāda īsti nav, vai ne? Sveiki, Ilze! Jā, tā ir taisnība, un arī samits, kas sākotnēji bija plānots 2 dienas, tagad bija saīsināts līdz 1 dienai. Tas bija īsi, intensīvs, un tajā dominēja bāžas par tirzniecību un karu Ukrainā. Bet taisnība Eiropas komisijas un Eiropas Savienības padomas līderi satika gan Ķīnas prezidentu, gan premjeru. Cik skaisti, attiecības ir saspīlētas, un arī tieši pirms samita Eiropas Savienība savās jaunākajās sankcijās pret Krieviju iekļāva 2 Ķīnas bankas, un Pekina nosaukusi to par nekaunīgu soli. Jūlija sākumā vēl Ķīna aizliedz iepirkt Eiropas Savienības medicīnas ierīces, atriebjoties par iepriekš pirms tam Briseles noteikumiem par Ķīnas medicīnas iekārtām. Un tas viss ir vēl pēc tam, kad pagājušajā gadā, kā atceramies, tad Eiropa uzlika tarifus Ķīnas elektroauto, un tad Ķīna atbildēja savukārt ar tarifiem uz Eiropas alkoholiskajiem dzērieniem. Tieši tā, jā. Bet jā, Eiropa un Ķīna ir 2 no 3 lielākajām pasaules ekonomiskajām un tirzniecības lielvarām, un divpusējā preču tirzniecības starp abām pusēm pārsniedz 2 miljardus eiro dienā. Taču šeit sadarbībai padziļinoties ir pieaugusi arī nelīdzsvarotība, un tas ir tas lūzuma punkts, par ko von der Leyen runāja, lai attiecības būtu ilgspējīgas. Tām ir jābūt appusēji izdevīgām, un paklausīsimies, lūdzu, ko viņi teica. Lūdzu, video. But unlike other major markets, taču atšķirībā no citiem lielākajiem tirgiem, Eiropa saglabā savu tirgu atvērtu Ķīnas precēm. Tas atspoguļo mūsu ilgstošo apņemšanos īstenot uz noteikumiem balstītu tirzniecību. Tomēr Ķīna šo vērtību neatkārto. Tieši tā. Jā, attiecības ar Ķīnu ir bijušas sarežģītas, un tam klāt, protams, nāk arī ASV faktors, jo ASV amerikāņi visu laiku mudina Eiropu ieņemt stingrāku pozīciju attiecībā ar Ķīnu. Bet tam arī Ķīnas pozīcija tagad Krievijas-Ukrainas kara kontekstā Eiropa ir nepieņēmama, un par to arī von der Leyen runāja pēc samita. Lūdzu, video. Lūdzu, video. Mēs ceram, ka Ķīna izmantos savu ietekmi, tieši tā, jā. Krieviju pieņemt pamieru, sēsties pie sarunu galda, uzsākt miera sarunas un izbeigt asins izliešanu. Tas, kā Ķīna turpina miedarboties ar Putina karu, būs noteicošais faktors mūsu turpmākajām attiecībām. Ilze? Protams, tas, vai Ķīna izmanto savu ietekmi attiecībā uz Krieviju, ir ļoti liels jautājums. Tas, ko eksperti ir norādījuši, ka šī samita mērķis Sveiciniec Urzulai. Sveiciens. Un Ķīnas attiecības iet kaut kādā daudz sliktākā. Sveiciniec Eiropas Savienībai un Eiropas domē. Kas notiks ar Trumpa administrāciju, ko darīs ASV, un tāpēc, varbūt, interese tiešām par Eiropu šobrīd Ķīnai ir tāda sekundāra. Anda? Paldies, Ilze. Paldies, Ilze, par šo stāstījumu. Tā bija mana kolēģe Ilze Nākla. Tieši tā, Anda. Tieši tā, Anda. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis jaunu, valstī pretrunīgi vērtētā likumprojekta tekstu, kurā tomēr būs garantēta pretkorupcijas iestāžu neatkarība. Tā viņš pavēstīja sociālajā vietnē X. Uz pārmaiņām cer arī korupcijas apkarotāji, kas uzsver, ir jāatjauno sākotnējais Nacionālā pretkorupcijas biroja un specializētās pretkorupcijas prokuratūras tiesiskais stāvoklis.